Augusta prognoze Skorpionam. Skorpions augusta mēnesī būs diezgan emocionāls, tāds jūtīgs. Ļoti daudz domas un enerģiju tērēs ģimenes lietām, ļoti daudz domās par vispār par tēmu ģimene, par mājām. Iespējams, veiks kaut kādus uzlabojumus savā īpašumā, lai justos tur labāk. Varbūt veiks kādus remontdarbus, varbūt plānos meklēs jaunu dzīves vietu. Tāpat arī veiks kādus uzlabojumus savai mašīnai, vai varbūt tieši domās par to, ka vajadzētu pirkt jaunu mašīnu, labāku mašīnu. Tāds tiešām ļoti daudz emociju būs tieši saistībā ar ģimenes un īpašumu sektoru. Tāpat arī Skorpions augusta mēnesī būs ļoti tendēts uz attiecībām un tieksies pie sava partnera. Bet šeit izskatās, ka ir iespējami kaut kādi strīdi, kaut kādi konflikti, kaut kāda asāku vārdu pārmaiņa. Tāpēc te Skorpioniem iesaku dot kā vairāk telpas savam partnerim, un tie Skorpioni, kas vēlas izveidot jaunas attiecības, tad arī tā kā par daudz, tā kā par daudz sevi tā kā nedot tam otram, lai tas otrs tā kā nenobīstās, ka pēkšņi tas Skorpions otra cilvēka dzīvē ir pārāk daudz. Tāpat Skorpions augusta mēnesī arī izskatās, ka ļoti daudz strādās, risinās kaut kāds darba jautājums un darīs to pat ļoti labprāt un pat tā kā ar tādu lielu baudu dosies darbu, risinās tur visu kaut ko, varbūt uzsāks jaunu biznesu, varbūt paplašinās vai kaut kādas pārmaiņas veiks savā esošajā biznesā. Tāpat arī, ja kādam Skorpionam ir vēlme, vajadzība runāt ar priekšniecību, ar vadību, tad augusta mēnesis ir ļoti labs laiks tam, lai tieši ietu, runātu ar vadību, veiktu kaut kādas svarīgas sarunas. Tāpat arī, ja kāds Skorpions vēlas rudenī uzsākt kaut kādas mācības, studijas, tad augusts ir ļoti labs mēnesis, lai to visu saplānotu, varbūt jau pieteiktos visur, kur vajag, un kaut kā šo visu jautājumu aktīvi ir izcinātu. Tālāk jums, Skorpioni, lai foršs augusts!